Siguldas novadā dzimstība ir ar pluszīmi, kā arī Sigulda par dzīvesvietu izvēlas jaunās ģimenes. Tāpēc jau šajā mācību gadā nācās atvērt vēl vienu 1. klasi, un nākošajā mācību gadā būs jau 2 jaunas 1. klases. Līdz ar to novadā aktuāls ir jautājums par jaunas sākuma skolas izveidi. Šim nolūkam nolēmts izmantot esošo Laurenču skolas ēku. Laurenču skolas ēka ir unikāla ar savu atrašanās vietu. Viņa atrodas fantastiski skaistā vietā, daba visapkārt. Bet pats galvenais, ka jaunās skolas darbības koncepcija Siguldā redz pavisam atšķirīgi no ierastā. Tās izstrādnē iesaistīt arī skolēnu vecāki, kas saviem bērniem vēlas kvalitatīvu mācību procesu. Mūsu sadarbība ar vecākiem ir apliecinājusi par to, ka šāds pieprasījums ir. Tāpēc, ka vecāki grib kaut ko vairāk. Vecāki grib citādākas lietas, nekā šobrīd var piedāvāt esošās skolas. Tas rezultāts, ko mēs sagaidām priekš mūsu bērniem, protams, ir tas, lai bērni saglabā savu zinātkāri, savu aizrautību, savu interesi par mācīšanās procesu. Kā mēs zinām, ka 1. klasē, 1. septembrī visi ejot uz skolu ir absolūti sajūsmināti, jo viņi zina, ka viņi iet mācīties un daudz ko jaunu iegūt un uzzināt. Un tad arvien tā reālā dzīve un tā praktiskā pieredze ir tāda, ka arvien tā švakāk tas entuziasms kaut kur pazūd un tā motivācija kaut kur pazūd. Un mums tā cerība ir, kad mēs tomēr raugamies uz to, kā šo mācību procesu veidot interesanti un aizraujoši arī visu šo mācību laiku līdz pat skolas beigšanai. Tātad viens no uzdevumiem būs piesaistīt radošus pedagogus, kas ir savu darbu entuziasti, lai mācību procesu veidot skolēniem saistošu. Plānots, ka jaunajā sākuma skolā skolēnu skaits klasēs nepārsniegs 18 līdz 20 bērnus, lai tādējādi varētu pedagogs vairāk pievērsties katram skolniekam. Tas, ko man ļoti gribējās tieši arī uzsvērt, runājot par saturu, ko mēs sagaidām no skolas, kad mēs sagaidām pilnīgi jaunu mācību programmu. Mēs sagaidām to, ka skolotāji strādā ne tikai ar vienu mācību grāmatu, bet arī liek lietā pēc iespējas plašāku metodisko materiālu klāstu un veido integrētu mācību programmu. Viena no lietām, kas izrādās ir ārkārtīgi pieprasīta. Droši vien dēļ tā, ka mums ir Rīgas tuvums un daudz vecāku strādā Rīgā, ir iespēja bērnam pavadīt skolā ne tikai tradicionāli, kā tas ir sākuma skolā līdz 1, 2, bet iespēja pavadīt skolā ilgāku laiku, līdz pašam vakaram. Tātad līdz ar to ir jādomā, kā skolniekiem aizpildīt šo laiku. Paredzēts, ka papildus pamatizglītības programmai skolēni te apgūs arī daudzveidīgu interešu izglītību 4 virzienos – māksla, sports, daba un tehnika, kā arī dzīves ziņa. Šī ir burvīga iespēja, ka mēs it kā sākam no 0 punkta, un tad mēs varam nākt kopā un likt kopā visas tās savas pozitīvās vīzijas un labos redzējumus, kā mēs gribētu, kādā skolā mēs gribam, lai mūsu bērni iet. Un es domāju, ka ar tādu uzstādījumu arī ir jānāk, nevis tikai kaut kā tā kā pretēji pret kaut ko esošo, bet vienkārši nākam kopā un mēģinam, ko tad mēs varam radīt labāku. Skola būs pašvaldības, bet tās izveidē un arī turpmākajā darbībā paredzēts vairāk iesaistīt vecākus. Kvalitatīvas interešu izglītības nodrošināšanai paredzēts arī vecāku līdzfinansējums 50 lati mēnesī. Martā sāksies skolēnu pieteikšanās, un tad arī vēl tiks noskaidrots, kādu vecāki saredz nepieciešamību gan mācību procesu pilnveidošanai, gan arī interešu izglītībai.